Man 9. maijs asociējas ar 3 lietām. Pirmām kārtām ar to, ka 9. maijā bija vienmēr silts. Varēja braukt uz dārzu, un mamma mums vienmēr jau lika kaut ko stādīt, kaut ko rakt. Otra lieta. Man ir prātā skola, kur mums stāstīja, kā padomju karaspēks ir iegājis Berlīnē, kā tika uzvilkts padomju savienības karoks, Džugašvili, kas tie bija? 2 vīri, Ivanovs un Džugašvili. Un ar tādiem uzvarētājs sajūtu man tā tas viss bija. Vēlāk, kad es sāku lasīt grāmatas, saprast, klausīties cilvēku stāstos, es sapratu, ka 9. maijs ir noklusētās varmācības laiks, kad bija jāpietur zobi. Aiz slēptām lūpām, kad nedrīkstēja stāstīt par pazemojumu, kad bija jāpieceļas. Un varbūt tagad, kad kāds bijušās padomju armijas sarkanarmietis, ordeņotais stāsta par to "Мы взяли Berlin", es uz šiem vārdiem ieklausos un skatos šim cilvēkam sejā un domāju, vai tiešām arī jūs, vai tiešām arī tu, Autem tu brūte, arī tu esi bijis tas, kurš no maršala Žukova tika ielaists Berlīnē uz 3 dienām. Sākumā bija dots 3 dienas, kad uzvarētāji drīkst iet, darīt visu, iet katrā mājā, ņemt visu, kas pienākas uzvarētājam. Pēc nerakstītiem kara laiku likumiem, kad drīkst izvarot uzvarēto sievas, drīkst piesmiet viņu meitas, zakt un laupīt. Un tas ir uz šo sarkanarmiešu sirdsapziņas. Trešā lieta man ir tāda, kas rāda, kad brālis pret brāli. Un grāmatu Brāli rakstot, es runāju ar brāļiem Imantu un Gido Kokaru. Un viņi stāstīja, 9. maijā Imants uzvilcis sarkanarmieša tērpu, devās pie mātes. Un mamma teica, Gido slēpjas Stāmerienā, Šķūnī. Un sarkanarmietis Imants devās meklēt savu brāli, kas kara laikā bija slēpies. Viņu nebija paņēmusi neviena armija. Un Gido redzēja, nāk krievs. Viņš neredzēja, ka tas ir viņa brālis. Un Imants sauca, brāli, tas esmu es. Un Gido, kurš bija pavērsis pret savu brāli, šaujamo, nolaida šaujamo. Neizšāva savam brālim 9. maijā. Ar tādām 3 lietām man asociējas 9. maijs. Eiropa ir kaut kur tālu. 9. maijs ir manī. Šie stāsti kļūst personiski.